Malda Avramenko Ventspilī ir romu mediātori jau 8 gadus un zvanus no saviem tautiešiem saņem pat naktī. Piemēram, lai palīdz izšķirt kautiņu. To viņi, protams, nedara, bet šobrīd 10 mēnešus mēģinās romus izglītot. Gan bērnus, gan pieaugušos. Mums ir saražojušies pārāk daudz to vecāku analfabētu, kuri paši izauguši bez izglītības. Viņi nedomā, ka tas būs vajadzīgs tam bērnam. Un tad, kad tu sāc viņus tagad mācīt, viņi redz, ka jā, ok, baigi forši. Es taču jau varu kaut ko palasīt, kaut vai vienu lapiņu no ābeces varu palasīt un saprast, kas notiek. Un tas ir liels plus. B, bina, b, b. Romi bieži stāvot pretī sakrustotām rokām un sakot, ka dzīve labā arī tāpat. Maldas kundze grib viņam likt saprast, ka nav jāveido viena sociālo pabalstu paudze pēc otras. Viegli nav, taču padoties viņa nedomā un savus tautiešus kaut mazliet mainīt izdodas ar stingrību. Ja tu nelabosies un neliksi tam bērnam apmeklēt to skolu, būs problēmas un nākamais solis, kas ir bērnu nams, bāriņtiesa un viss, kas aiz tā seko. Un neviens jau to negrib, jo mūsu romi par saviem bērniem krīt un ceļās, tikai tā audzināšana nenonāk līdz tam, kam būtu jābūt. Ventspilnieku biedrība ir vienīgā romu organizācija Latvijā, kas saņēmusi NVO fonda finansējumu un ir viens no romu kopienas stiprināšanas pasākuma iedvesmas stāstiem. Līdz ar viņu arī Orenčs Šaškovs. Puisis, kurš maziņš būdams nonāca tepat netālu Strasdas bērnamā pēc tā slēgšanas Valmieras SOS bērnu ciematā, un tobrīd Orenčs domāja, ka ar saviem tautiešiem vispār nekā kopīga vairs negrib. Patiesībā lielāko daļu no savas dzīves es esmu uzaudzis bez vecākiem. Līdz ar to gadu, cik es redzēju, kas notiek romu ģimenēs un kā dzīvo romi, es neko negribēju vairs saistībā ar romiem. Jā. Bet Orenčs satika radošu apvienību jauniešiem Trepes, kas ievada viņu starptautisko projektu pasaulē. Un šobrīd puisim pašam ir sapnis izveidot savu mazākumtautību resursu centru. Iedvesmas stāsti ļoti jaudīgi, taču vietējā kopiena īpaši neatsaucās. Viss jau sākas ģimenē. Un ja ģimenē netiek audzināts šis, ka ir jāmācās, ka ir jāapmeklē skola, vai kur nu vēl jāiet uz semināriem, kur nedabūs neko, izņemot tikai pieredzi un garīgās vērtības, tad viņiem tas nav izdevīgi. Viņi nenāks, ja tu viņiem neiedos kādu pīrāgu, līdzi vai kādu maisiņu ar ēdieniem, kā tas ir šodien. Šādi romu kopienas stiprināšanas pasākumi notikuši arī Krāslavā, Valmierā, Jelgavā, Rīgā un vislielākā atsaucība bija galvaspilsētā un Vidzemē. Bet romu kūtrums organizatoriem nebūtu neliek plinti mest krūmos. Visos reģionos ir tā, aktīvā kopienas daļa, kura grib un nāk, bet laikam jau visās tautībās ir ļoti līdzīgi, ka ir daļa, kura vienkārši nevēlās piedalīties, un tas mums arī ir jārespektē. Taču ar reģionālo pasākumu ciklu viss nebeidzas. Būs citi pasākumi, kas dos iespēju tieši romu jauniešiem un sievietēm apgūt jaunas prasmes un tālāk tās arī izmantot dzīvē. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.